Salīdzināsim 2 puišu un 2 meiteņu balsis. Sākumā izmērīsim katram dziedātājam diapazonu aplikāciju telefonā. Tad salīdzināsim skaņas izmaiņas dažādās ķermeņa pozīcijās. Taisni stāvot kājās, sēdus, ar taisnu muguru, kā arī noviecoties. Arī guļus, ar aizspiestu degunu, kā arī pēc fiziskas slodzes, stāvot uz rokām, ko es, diemžēl, neprotu demonstrēt. Katram cilvēkam izmēram balss diapazonu. Taisni stāvot kājās, dziedātājiem ir optimāla elpas kontrole. Ja nebūtu dziesmu, mēs klusētu ilgi un nemācētu vairs smaidīt. Ja nebūtu Sēdus stāvoklī tiek nedaudz ierobežota diafragmas kustība. Nemācētu vairs smaidīt. Ja nebūtu Dziedot sēdus un noviecoties, polžas un diafragma ir saspiestas, un arī skaņa var kļūt saspiesta. klusētu ilgi un nemācētu vairs smaidīt. Ja nebūtu ceļu, Guļus pozīcijā ir ierobežoti gaisa plūsma. mēs klusētu ilgi un nemācētu vairs smaidīt. Dziedot ar aizspiestu degunu, skaņa ir slāpēta un nazāla dēļ bloķētās rezonanses deguna dobumā. Nemācētu vairs smaidīt. Pēc fiziskās slodzes ātra elpošana un pātrināta sirdsdarbība izraisa trīcošu, nestabilu balsi. Ja nebūtu dziesmu, mēs klusētu ilgi un nemācētu vairs smaidīt. Izmēram arī, cik garu skaņu katrs dziedātājs var noturēt. Dziedātājs spēja nodziedāt garu skaņu ir atkarīga no vairākiem faktoriem. Stāvot uz rokām, atrodoties apgrieztā pozīcijā, balss var atšķirties izmainītās gaisa plūsmas un balss saišu sasprindzinājumu dēļ. Nemācētu vairs smaidīt. Cilvēkiem ir atšķirīgs diapazons dziedot. To nosaka balss sēžu garums, biezums un elastība, kā arī balseņas anatomija. Raulam no mūsu dziedātājiem ir visplašākais balss diapazons. Stāvot taisni kājās, balss un skaņa dziedot var kļūt skaidrāk, spēcīgāk un kontrolētāk. Dziedot sēdus ir samazināta elpas kontrole. Noviecoties tiek izraisīts elpas saspringzinājums un balss var kļūt mazāk kontrolēta. Dziedot guļus ir ierobežota diafragmas kontrole. Pēc fiziskās slodzes ar paaugstinātu pulsu balss var kļūt grūtāk kontrolējama, jo elpošana ir sakla un sasteigta. Mēs klusētu ilgi un nemācētu vairs smaidīt. Stāvot uz rokām uz diafragmu un plaušām iedarbojas gravitācija, ietekmējot elpas kontroli un skaņas veidošanu. Mēs klusētu ilgi un nemācētu vairs smaidīt. Galvenie faktori skaņas garumam ir plaušu tilpums, elpošanas kontrole un diafragmas stiprums, kas nosaka, cik efektīvi tiek izmantots ieelpotais gaiss. No mūsu 4 dziedātājiem Rauls skaņu var nodziedāt visilgāk. Aizspiežot degunu, skaņas veidošanās tiek ierobežota, kas ietekmē tembru un dziedrību. Arī polšu kapacitāte un muskuļu kontrole nosaka, cik plašā diapazonā cilvēks var kontrolēt savu balsi.
Taisni stāvot kājās, notiek pilnīga diafragmas izplešanās. Sēdu stāvoklī balss var būt vājāka vai maigāka. Noliecoties, samazinās gaisa plūsma un rezonance. Dziedāšana guras pozīcijā padara balsi vājāku un elpojošāku, jeb gaisīgāku. Stāvot uz rokām, asins uzkrāšanās galvā var ietekmēt arī balss saišu vibrāciju. Pēc slodzes var būt samazināts skaņas augstums un toņa kontrole. Mēs klusētu ilgi. Ar aizspiestu degunu augstākās notis var šķist saspringtas, vokālā artikulācija var kļūt neskaidra. Fiziskā sagatavotība un treniņš var ievērojami uzlabot šo spēju, ļaujot dziedāt ilgāk un vienmērīgāk. Regulāra trenēšana var paplašināt diapazonu, bet iedzimtie faktori joprojām spēlē galveno lomu. Taisni stāvot kājās ir labākā pozīcija maksimālai balss kvalitātei. Ar pareizu sēdēšanas tehniku var saglabāt labu elpošanas atbalstu. Dziedot sēdus un noliecoties, kakla un balsenes saspringzinājums var padarīt balsi nestabilāku. Dziedot guļus, skaņa var kļūt klusāka, ar mazāku rezonanci, jo ķermenis nespēja efektīvi izmantot balss atbalstu. Pat ja ar paaugstinātu pulsu liels izmaiņas nav, dziedāt ir grūtāk, skaņas temps var būt trīcošs vai saspringts. Aizspiežot degunu, balss var izklausīties plakanu un ar mazāku tonalitātes bagātību. Būtiska loma garšas skaņas nodziedāšanā ir arī balss saišu elastībai un pareizajai vokālajai tehnikai, kas palīdz samazināt gaisa patēriņu un saglabāt skaņas stabilitāti. Ko mēs iemācījāmies? Mainot ķermeņa pozīciju, tiek ietekmēta balsu veidojušās anatomiskās struktūras, kas savukārt ietekmē rezonatorus, tādējādi mainot cilvēku balss tembru, intensitāti un diapazonu. Eksperimenta gaitā apstiprinājās, ka neatkarīgi no dzimuma, optimālā stāja, kurā dziedāt, ir tieši stāvot taisni kājās, ja taisni muguri. Ja tad balss skan vislabāk, pie tam pie normāla pulsa un bez augšējo elpceļu sasumšanām.